Autora Nigovārds. Reiz sensenos spaisos, aiz 39 krapāļiem un 7 bongām dzīvoja Urzulas dēls vārdā Leģenda. Lieki piebilst, ka sapņu sieviete bija zaļā krāsā, jo puisēns vilka tos kāšus kā pats nelabais. Likumsakarīgi nav dūmu bez uguns, tādēļ katram pothedam dzīvē ir jāīsteno vismaz viens darījums, un reku šeku Amsterdamas ceļojuma priekšvakarā dīlers bija klāt. Leģendas māte Urzula, vēloties savam dēliņam sarīkot vieglu uz dzīvi, iegādājās OG kuša saknīti. Savukārt, kas sakoja tālāk, ir baltu žurku spiriņas, jo stāvs bija brangs. Leģendas talants bija būt ganģas šamanim, tādēļ zaļās dāmas čukstos ieklausoties. Puika uzcepa nenormāli normālu muzikālo garadarbu, kas viņam ļāva sagaidīt nākamo rītu. Ja tici brīnumiem, tad leģendas stāsts tevi ievilk sevī, kā zaļo gaisu ievelk plaušas. Tu ne tikai iepazīsi narkobaronu dienas un nedienas, bet arī apgūsi kurītāju izdzīvošanas ābeci, sākot ar atbrīvotā prāta priekšrocību izmantošanu darot radošas lietas, kā arī cīnoties ar mančītaimas sakām, kad sākās pļutkenšit. Pieredze, mazāka vai lielāka, ir pieredze paļubom, tādēļ skaļi krītot, skani kā pilna bunģa un novērtē visas mazās dzīves kājiņas. Viebau!